Vai un kādas izmaiņas vēl nepieciešamas skolu tīklā? Nosaukt konkrētas izmaiņas skolu tīklā var tikai tad, kad būs iespēja iepazīties ar aktuālajiem datiem un faktisko situāciju. Šī informācija ir pieejama tikai administrācijai un pašvaldību esošajiem deputātiem. Tomēr jau tagad ir skaidri kopējie principi, pie kā būtu jāpieturās. Pirmkārt, skolu tīkla izmaiņas nevar veikt tikai pēc emocionāliem principiem. Kādreiz mācījos, pirmsvēlēšanu solījumi un tam līdzīgi. Otrkārt, skolas un izglītība ir cieši saistīta ar novada tautsaimniecību. Nevar slēgt skolas, ja tās attīstoties tautsaimniecībai būs nepieciešamas. Tāpat kā nevar mākslīgi sadalīt lielākās skolas, kā to pirms gada ar 2. vidusskolu mēģināja izdarīt domes deputāti. Treškārt, vienai skolai novadā ir jākoncentrējas uz izcilību. Ja nepieciešams, tas ir jāpiefinansē. Ceturtkārt, skolām ir jābūt skaidrībai par to vietu novada izglītības sistēmā un tautsaimniecībā. Vismaz uz 4 gadiem, lai tās var pilnvērtīgi un droši darboties, zinot savu vietu kopējā attīstības un izaugsmes sistēmā.